Man ir briesmīga atzīšanās. Es pirmoreiz mūžā baudu dzīvus uz skatus pērkoni. Bet tur ir objektīvais iemesls. Man nācās dzīvot viņpus dīķim. Mēs viņus tikai dzirdējām caur kasetēm, bet mēs arī sūtījām kasetes uz Latviju. Piemēram, pirmo latviešu blūzu plati, Prusaks uz grīdas, vai kāds to vēl zina? Kulakovs noteikti zina. Bet Ieva, vai tas bija 89. gads, kad tu brauc pie mums, pie Latvijas Tautas frontes Zviedrijā koncertēt? 89. gads, un vai mēs tevi sirsnīgi neuzģēvām? Nu jā, tikpat sirsnīgi kā šeit, un tas bija tas stils starp mums pār lielam dīķim. Nu tā, cerēsim to labāko, un es tikai varu piekrist Ojāram Kalniņam. Saņemasies un iesim balsot tā, kā vajag, pa ko mēs cīnīmies pirms tiem daudziem gadiem. Paldies!